Saimniecība dibināta ir 1991. gadā, kā zemnieku saimniecība Čaidānis. Sākām mēs ar 14 gotiņām. Bērni auga aizvien lielāki, un, lai varētu divas ģimenes uzturēt, nācās paplašināties, un Aija aizbrauca uz Vāciju, atlasīja 70 grūsnes teles, kuras tika atvestas uz šeieni 2006. gadā. Saimniecība līdz ar to sāka palielināties, piena apjoms pieauga, tad tika ražota pašu vajadzībām piena produkcijas, siers, sviests, biezpiens, rūgšpiens. Un tas lēnām pamaziņām sāka pāraugt tādā kā pieprasījumā no apkārtējām Neretas iedzīvotājām. Pārsvarā vecā gada gājuma cilvēki, kuri tā kā uz veikalu vairs nevar aiziet, sāka interesēties. Es domāju, ka jāpalīdz arī viņiem. Līdz ar to sākās tāda mājražošana apmēram ap 2008. gadu. Fermas korpusā izveidojām tādu nelielu cehu. Un tā gāja plašumā, un tā vienu brīdi mums bija kiosks arī Neretā centrā. Bet tas bija nenormāls. Vasarā vajag leduskapjus un nodzesēšanas un viss kaut kas ir. Un ziemā pašam jāsals tur nosti un sēdi gaidi, kāds tev atnāks, kas tev neatnāks, vai vispār atnāks. Tas tāds murga darbs. Es atceros, viena ziema bija -30 grādi. Un es to pienu ieliet nevaru cilvēkam tajā burciņā. Viņš sasalst. Tā es secināju, ka jāmet tur miers. Tāpat arī neregulāri nevarēja saprast, cik tev tur jāsaražo ir, jo cilvēki nāca tad, kad gribēja vai kad viņiem ēst gribējās. Un līdz ar to tāda neprognozējumība. Tad mēs to likvidējām un sākās maršrutu ēra. Pašreiz dotā momentā meita un sieva strādā uz pasūtījumiem un ir izveidoti 3 maršruti, plus vēl tie, kas piebrauc paši klāt un iegādājās šo produkciju. Sākumā jau bija pamatlietas. Ko visi krējums. Ja krējums, tad biezpiens vai otrādāk. Biezpienam vajag krējumu. Piens pats par sevi, tīrkultūra, jā. Un tad pamazām nāca tad sviests klāt, jo ražoja krējumu, tad var arī sviestu. Un tad mīkstie sieri. Sākumā bija tikai ķimeņu, tad pašiem intereses pēc gribējās pamēģināt kaut ko jaunu. Tad klāt nāca citas garšas, tad vēl mēģinot saprast, kā radīt siera bīzes, izmēģinot dažādas receptes, sapratām, ka mozzarellas siers ir kaut kas uz to pusi, un eksperimentējot, man liekas, tur beigās sanāca 7 gadu laikā eksperimentējot, nonācām pie mozzarellas un nonācām pie siera bīzēm. Jogurtu, jo pašiem bērniem garšo bezpiedevu un zaptes vienmēr bija kaut kur un bija jāliek kaut kam klāt. Tādā veidā, pamazām pa gadiem pievienojās kaut kas jauns. Principā strādā tikai uz pasūtījumiem. Nav tā, ka mēs kaut kur stāvētu un gaidītu, ka klienti nāk. Ja klients ir pazvanījis, pasūtījis, mēs sagatavojam. Un vislielākais ražošanas process notiek uz Jāņiem, sieri. Jā. Šogad bija 201 kilograms uz Jāņiem. Lauriņa neizgāja no tā ceha. 2 nedēļas es dzīvoju ražotnē. Bet tā mums labāk patīk strādāt, nekā sēdēt, gaidīt, atnāks, neatnāks, jo arī tad ir PVD prasības, tiešām tai telpai tur leduskapi un viss pārējais. Šeit mēs nepaiet 2 stundas un jau atdots klientam. Arī tas piedāvājuma klāsts, man liekas, šobrīd ir tāds ļoti optimāls un izpildāms, un arī pieprasījums ir uz tieši tiem. Visi jau saka, laukos jau nav ko darīt. Ja tev nav izdomas, nav gribēšanas, tad laukos nav ko darīt. Bet ja tev ir kaut mazmaņš, zemes pleķīts, tātad tev ir kur izaudzēt kaut ko. Ja tev ir, mūsu gadījumā tās ir govis, tātad tev ir no kā ražot. Šobrīd, man liekas, jau šeit apkārtnē vistas arī.
Nu, paņem vistiņas, varēsi, sakārtojot papīrus, vari tirgot vistiņas. Nu, ir ko darīt. Ja gribās un ja tiešām tāda vēlme, nu, ir ko darīt. Nu, laukos, man liekas, ir pat vairāk ko darīt nekā pilsētā. Tu vari dzīvot sev, pelnīt, būt ar ģimeni pietiekami daudz kopā un nebūt 4 sienās. Ir tāds spārnots teiciens. Lauksaimniecība ir laba lieta, bet no viņas vajag turēties pa gabalu. Uz mums tas absolūti neattiecas. Vai ne? Man liekas, mūsu ģimenē tas raksturīgākais ir, ka mēs esam tādi, kas nespēj to rutīnas darbu. Vai mums prasās, mūsu dvēselēm, man liekas, ģimenē visiem prasās to nerutīnu. Tas ir tas, ko es esmu paņēmusi arī kā pamatu savā dzīvē. Jo es dzīvoju Rīgā, bet man nav birojas, bet man ir apzaļumoša. Un mans darbs arī tāds pats, pilnīgi tā kā dzīves stils. Ja? Es eju un viena diena ir tāda, viena diena ir tāda. Šī atziņa no laukiem, no vecākiem ir līdz mielēm paņemta. Ja? Ka tu nevari no A līdz Z sēdēt vienā vietā. Tāpēc mamma dejo, tētis spēlē teātri, brālis dejo, Agnese pa saviem dārziem, pirtīm un visādām... Un ceļo, jā. Visu laiku vajag to mainību. Mēs tiešām, iedomājamies, mūsu ģimenē tas tāds raksturīgākais. Mēs nespējam tādu rutīnu. Visu laiku vajag pārmaiņas. Mēs nopelnam pietiekami, lai mana ģimene būtu laimīga, jūs būtu laimīgi, brāļi, māsas paēduši. Tāpēc šobrīd šis ir tas ideālais. Man ir pietiekoši daudz brīva laika, mamma ir brīvs tad, kad es strādāju. Ir tik ideāli sadalīta mums tā, vismaz man tā liekas, nezinu, kā tev es vienmēr saku, nečīksti. Es jau teicu, man vairs negribās, bet Laura teica, nečīksti strādā. Jā. Man ir tā pārliecība, ja mamma nedarīs un nebrauks man un netirgos un neies un tur nečubināsies, neuzraudzīs, iesēdīsies un veselība sabruks ātri, jo nebūs tās kustības. Un tāpēc mēs visu laiku sakam, nečīksti un ej un dari. Jā. Es nekad dzīvē neesmu redzējis, ka mamma mierīgi sēž. Nekad. Es varu roku loķis sirds arī pie televizora. Viņa nekad nesēdēs un mierīgi neskatīsies televizoru. Viņa vai adīs, lasīs vai kaut ko sašūs, gludinās. Nekad dzīvē neesmu redzējis, ka mamma šitā varētu sēdēt mierīgi un kaifot. Visu laiku ir kustība. Ja ar mammu nodzīvot blakus visu dienu, jūs dienā vismaz 25 reizes dzirdēt, ak, cik labi. Un tā ir vislielākā laime, ka tu dzirdi no mammas vismaz 20 reizes dienā, ak, cik labi uz laukiem, ak, cik labi. Ir gan atpūta, ir gan darbs, pilnīgi pietiek. Mums tepat ir arī dīķis, 2-3 reizes dienā uz dīķa aiziem, pirtiņa ir, ko vairāk, veselība turās. Bērni tepat uz vietas. Visi uz vietas.